Uzmanīgs. Cik maksā tava uzmanība? Interesanti par šo vārdu aizdomājoties. Mēs viņu varam sadalīt divās tādās daļās. Uz kaut kā, un manīgs. Ļoti vienkārši īstenībā. Ļoti labi uzbūvēts vārds, jo tas reiz caurstrāvo to konceptu, to vajadzību, kad manīgs, kas ievēro, kas pēta, kas pārbauda, kas lūkojās, kas vēro, un tad ar to ir visu laiku tā kā uz kaut kā. Un tur ir svarīgs, man liekas, uz ko tu esi uzmanīgs, ne? Vai tu esi uzmanīgs domāt par to, kur mēs esam, kādā laikā? Vai tu esi uzmanīgs pētot, kā tu reaģē, kā tu domā, kā tu redz lietas, kā tu dzird lietas, kā tu izpaud lietas? Tas viss man lika tā domāt, nu labi, un kas tad ir, tas ir tāds piepūles formāts, būt uzmanīgam, ne? Tas prasa konstantu vērošanu, konstantu tādu fīčošanu un darīšanu, bet kas tad ir tas dabīgais formāts? Un to mēs citreiz redzam pie bērniem, kad bērni ir neuzmanīgi. Viņi vienkārši ampelējās, nekaukulē paredzamās sekas, griežās ap savu asi un neparedz, ka tur pat ir galds un tev var sarēbt galvu un tu var sasist pauri. Un tad mēs bieži vien kā vecāki aicinām bērnus būt uzmanīgi. Esi uzmanīgs, bet diezgan bieži tas ir kā fona troksnis. Bet kā ir ar mums? Kā ir ar Dievu? Kā ir ar garīgām lietām? Vārds mūs aicina būt uzmanīgiem. Vārds aicina kalpot tam kungam uzmanīgi, jo tāds kalps būs godā. Ko tas nozīmē? Tu jautā, kungs, ko tu gribi, lai es daru? Tu iedziļinies, tu novēro, tu skaties procesu, tu taisi tādas izpēt. Tas ir tāds nebeidzams process, un sākumā tas ir nenormāli grūti. Es zinu, kad man bija ļoti grūti sākumā, ejot iepirkties veikalos, citreiz pārdevējām veikalu tīklu ķēdēm ir vārdiņi, uzrakstiņi. Un sākumā bija ļoti grūti sevi uztrenēt, lasīt tos vārdiņus un uzrunāt šīs pārdevējas ar šo viņas vārdiņu. Bet tagad, jau paiet laikam, tas jau ir automātiski. Tev vairs nav, tu vairs neapzināti, tu esi neapzināti kļūsi uzmanīgs šai jautājumā, šai lietā. Un pastamies, kā ir, ne? Uzmanīgi klausīties, uzmanīgi vērot. Uzmanīgi vērojot, es sapratu, ka tu vari izdibināt bieži vien, kāpēc kaut kas ir saplīs, kāpēc kaut kas ir tā, kāpēc tas tā notiek, ne? Tikai jau vien ar šo, ka tu esi uzmanīgs vērotājs, ka tu uzmanīgi klausies, ka tu uzmanīgi uzdod jautājumus, arī jautājumu gaitu. Un šis ir ļoti tāds, man liekas, vērtīgs, jo šodienas tas fons, šodienas tas laikmets grib, lai tu esi neuzmanīgs, lai tu esi paviršs klausītājs, paviršs vērotājs. Pasēdi tiki Tokijā, ne? Neesi uzmanīgs pret to, kā tu pavadi savu laiku. Tikai nesāc kaut ko uzmanīgi darīt, reaģēt savā aicinājumā, savā lietā. Sāc palikt uzmanīgs, ko tu dzirdi, kādu mūziku tu klausies. Jo spēcīgāka persona, jo es redzu, kad viņi jo uzmanīgāk skatās, ko viņi dzird, ko viņi redz, ko viņi pat ko domā. Kad sāk analizēt domas, vai tās ir veselīgas vai neveselīgas, sāk izslēgt negatīvās domas un maina tās uz, kā es varu pārmainīt veselīgu šo domāšanas veidu.
Un tā kā es gribu aicināt būt mums uzmanīgiem, jo uzmanība mums palīdz veidot labāku nākotni. Dažreiz mums tas negatīvais ir, ka uzmanība nozīmē lēni un garlaicīgas kaut kādas darbības, un citreiz tas tā arī ir, bet viņai ir labas dividendes uzmanībai. Gudrs cilvēks vēro, klausās uzmanīgi. Un par Dievu arī tu nevari pavirši klausīties par Dievu un cerēt, ka tas sekmēsies tavā dzīvē. Tev ir jābūt uzmanīgam, jo Dievs atstāja detaļas, mazos vārdiņus, lietas, sīkums, kas aizved uz lielām garšīgām lietām, lielām tādām vērtīgām pārdomām, izmaiņām, kas veicina tavā dzīvē kaut kādas labākas uzlabojumus vai tavu dzīves kvalitāti un pār visam daudz vieglāku stiprumu, teiksim tā. Tā kā esi iedrošināts un esi uzmanīgs, kā tu klausies, ko tu klausies, kam tu kalpo, un pārskati savu dzīvi, vai kaut kur tu esi neuzmanīgs, ir jākļūst kaut nedaudz, bet uzmanīgākam. Uzmanīgākam varbūt ar tēriņiem, uzmanīgākam varbūt ar pavadīto laiku, uzmanīgākam ar izteiktiem vārdiem. Tāpēc es svētīts, šalom.